ir ļoti grūti uzņemties vispār kaut kādu atbildību par jebkurām lietām. Šekspīra Hamlets priekš šīs izrādes, ko mēs šoreiz veidojam, ir ļoti pateicīgs, lai runātu tieši par šo tēmu, par atbildības uzņemšanos un par bailēm nokļūt tādā situācijā, kuru mēs vispār nekontrolējam nemaz. Čūska, tā, kas man sacēlusi, no kronikas. Čūska, tā, kas man sacēlusi, no manu kronikas. Čūska, kronis. Nes kroni. Kuriem nes? Forši ņemt Šekspīra tekstu, tāpēc, ka tas teksts, tas nebija, teiksim, gatavs darbs, ko uzraksta dramaturgs, atdod, tagad spēlējam. Tad bija, rodoties improvizācijā, pierakstīti teksti, pēc tam pārspēlēti un saliekot katru reizi jaunu to informāciju. Tas Šekspīra laika, tas teātris, nevarēja tos cilvēkus, kas, teiksim, stāvēja un dzēra to alu, viņu uzmanību noturēt ar kaut ko neaktuālu un kaut ko tādu garlaicīgu un cilvēka sirdī neinteresantu un nebija iespējams nemaz. Tu aizmirsti, kas es esmu. Jūs esat sieva karalim un vēl te mani māti pa nožāc. Mēs runājam īstu Šekspīra tekstu, un tas nav rakstīts klāt nekas. Dažās vietās varbūt tie ir radušies komentāri, kas mums strādājot šobrīd likās precīzāk un kas mums savelk mums vajadzīgās lietas. Protams, mēs esam dekonstrukciju uztaisījuši lugā, saliekot sev interesējušos gabalus kopā, savu kompozīciju. Bet tādu, kā teiksim, pārvērst Šekspīra domu, tā ne. Nolūks. Inde stipra. Roka veikla. Vai zāļu, vai sādeņienīgā vara. Un dzīvo miesu, mirklī beigtu dārā. Viņš nogalina karali, vai pats tiktu tagad uz troņa. Un diemžēl jūs neredzēsiet kā, bet viņš arī iegūst karalienes mīlestību. Ir jānāk tiem cilvēkiem, kas var kaut kā paskatīties uz sevi ļoti atklāti un ironiski. Uz sevi situācijās, kur mēs uzņemamies atbildību, uz sevi situācijās, kad mēs pieņemam publiskus lēmumus. Nevajadzētu nākt noteikti cilvēkiem, kas to nevar izdarīt.
Labrīt, dārgais princi. Kā jums klājas, dārgais princi?